Labdien visiem, kas ir pieslēgušies. Redzu, ka cilvēki vēl slēdzās klāt, tāpēc varbūt mēs kaut kādas 2 minūtes pagaidām pirms sākam, un tad varētu sākt sarunu. Labdien vēlreiz, novadnieki. Varbūt kāds ir arī ārpus novada pieslēdzies, kas to zina. Šobrīd es redzu, ka ir pieslēgušies ap 19 cilvēki. Cerams, varbūt, ka tas būs vairāk, tagad 20. Esmu aicinājis jūs uz sarunu par to, lai pastāstītu gan kādas mums ir ieceres šobrīd šim jaunajam sasaukumam un arī man personīgi, un arī padiskutēt varbūt par jums svarīgiem jautājumiem. Esmu lūdzis arī būt klāt iespēju robežās domas darbiniekus, kuri varētu atbildēt konkrētāk uz kaut kādiem jau tādiem precīziem jautājumiem, bet īstenībā domas darbinieki arī varētu izmantot šo formātu, lai netik formāli pajautātu kaut kādas lietas, kas viņus uztrauc. Varbūt pašā sākumā es jums tā nedaudz apstāstītu par to darba kārtību, kas ir tās lietas, ar ko šobrīd es un mani kolēģi, ar ko mēs nodarbojamies, un kādi ir mūsu mērķi. Tātad, faktiski jau gandrīz 2 mēnešus strādā jaunais domas sasaukums. Un stājoties amatā, viens no maniem tādiem mērķiem bija nevis vienkārši kļūt par domas priekšsēdētāju, bet kļūt par vadītāju, kuram ir komanda un kuram ir mērķi, uz ko mēs šajos 4 gados ejam. Un mēs ar citiem kolēģiem, kurus iedzīvotāji ievēlēja kā domas deputāts, vienojāmies par plānu, kas ir arī publiski pieejams, ko mums 4 gadu laikā vajadzētu panākt. Un viens no šī plāna, teiksim, tādiem stūrakmeņiem ir mājokļu jautājums. Mēs, kā novads, esam ekonomiski spēcīgs un ar lielu potenciālu, bet tādai ekonomiskai un arī cita veida attīstībai mums traucē tas, ka mums nav mājokļu, un mājokļu fonds ir novecojis. Tam iemesli ir dažādi. Es pieļauju, ka daļa no jums jau dzirdējuši, bet es tā īsumā varu viņiem iziet cauri. Bet tas lielākais iemesls ir tāds, ka mums nestrādā tirgus. Tātad privāti īpašnieki vai attīstītāji smiltenē neattīsta projektus. Tīri tādu vienkāršu iemeslu pēc, tāpēc, kad viņiem vienkāršāk un vieglāk ir to darīt Rīgā vai kādās lielajās pilsētās, jo tur gan var dabūt vieglāk bankas kredītu, tur gan ir lielāks peļņas procents. Līdz ar to tāda reģiona kā Smiltene diemžēl krīt ārā. Plus par labu arī nenāk tas, ka bankas ļoti kritiski skatās uz kreditēšanu ārpus Rīgas vai nedod Dievs ārpus pilsētām arī šeit. Līdz ar to mēs esam vienojušies, ka mājokļu jautājums ir jārisina. Mēs jau esam ķērušies klāt virkne lietām. Jau iepriekšējais sasaukums bija pieteicies Altuma programmai un faktiski jau drīz sāksies būvniecības darbi Zemās īres mājokļu celtniecībai. Bet mēs esam arī lēmuši, ka mēs pieteiksimies vēl vienam projektam, kas ir PPP, ja publiskās privātās partnerības projekts,
kur paredzēta 48 dzīvokļu celtniecība. Tas būtu uz Limbažu ielas. Tur gan vēl pastāv tāds atkāpšanās ceļš, jo šobrīd tiek izsludināts konkurss būvniekiem, un mēs uzzināsim cenu, un tad lemsim vēlreiz, jo tā cena pēkšņi var būt nest arī kaut kāds pārsteigums. Tajā pašā laikā mēs domājam arī radoši citus veidus, kā palielināt šo dzīvojamo platību. Mēs šobrīd ejam cauri arī pašvaldības īpašumiem, skatāmies, ko no pašvaldības īpašumus varbūt mēs varam transformēt. Esmu runājis jau ar kādiem 5 vietējiem uzņēmējiem par projektiem, ko viņi paši varētu attīstīt. Pašvaldība savās iespēju robežās var pievest klāt komunikāciju vai uzlabot varbūt ceļu, ja viņi paši ir gatavi ieguldīties un celt. Interese ir bijusi par Raunu konkrēti, un arī mēs esam sarunu procesā par vienu objektu Smiltenē, kur varbūt būs daudz dzīvokļu māju. Un risinot šo mājokļu jautājumus, arī mēs esam nonākuši līdz tam, ka nekustamo īpašumu jautājums pašvaldībā arī nav līdz galam sakārtots, un tur varbūt iepriekšēji pieeja bijusi samērā haotiska. Līdz ar to mēs ar kolēģiem runājam par to, ka mums būtu nepieciešama stratēģija, ko mēs darām ar nekustamiem īpašumiem. Tie, kas nezina, varbūt informācijai stratēģija par mežiem ir iepriekšējā sasaukumā pieņemta, un šobrīd ir uzsākts darbu meža speciālists, un šī joma tiek kārtota. Taču meži ir tikai viena daļa no nekustamiem īpašumiem. Pašvaldībai pieder gan lauksaimniecības zeme, gan arī celtnes dažādas, gan piemērojums dzīvojamai platībai, gan arī tādas, kuras nav piemērojams, gan arī diezgan daudz grausti. Un vēl viena lieta, ko mēs esam šobrīd apkopojuši un izdarījuši šajā jomā, ir tas, ka mēs esam apkopojuši īpašumus, kuriem nav īpašnieku. Ko tas nozīmē, ka stāv, piemēram, māja, un nevar nevienam paprasīt, lai sakoptu teritoriju, jo nav neviena īpašnieka. Parasti tas ir noticis tādos gadījumos, kad cilvēks, kuram tas ir piederējis, ir nomiris, un viņam nav bijuši mantinieki, vai arī mantinieki nav izrādījuši interesi. Mums ir svarīgi, ka šī īpašuma tāda nepaliek, jo viņi degradē vidi, viņi nepiedalās ekonomikā. Un šobrīd nekustamo īpašumu ir apzinājusi viņus, un ar juristiem mēs runājam par to, kā mēs šo bieži vien jau 10 gadu tādu ielgušo juridisko stāvokli varētu izmainīt. Un bieži vien tas būs droši vien caur tiesu. Otra tāda liela mūsu temats ir skolas un izglītības kvalitāte. Mēs esam vienojušies, ka mums ir nopietni jāieguldās kvalitatīvu un gudru skolotāju piesaistē un noturēšanā. Tieši šonedēļ, ceturtdien, mēs apstiprināsim jauno izglītības pārvaldes vadītāju, un tad jau ar jauno vadītāju mēs arī lūgsim viņai nākt ar piedāvājumu, kādu vai nu bonusu grozu, vai nu papildus atbalsta formas mēs varētu sniegt skolotājiem, lai nevis viņi plūstu prom uz ceļiem uz Valmieru, bet tieši otrādi, varbūt kā Smiltene izvēlētos vietu, kur skolotāji izvēlētos kā savu darba vietu. Un visbeidzot, varbūt tādu trešo punktu, tā ir caurskatāmība. Šīs dienas saruna ir viens no šīs caurskatāmības piemēriem. Mēs cenšamies padarīt lēmumu pieņemšanu caurspīdīgāku, saprotamāku iedzīvotājiem. Šis, protams, ir eksperiments, redzēs, cik daudz cilvēku piedalās un kāda ir interese, bet doma ir, ka vienreiz mēnesī ir publiskas tikšanās ar visiem novada iedzīvotājiem, kas vēlas tādā attālinātā formātā. Bet arī komitejas sēdes mēs esam padarījuši pieejamākus. Viņas tiešsaistē šobrīd var vērot. Un arī es domāju, ka priekšā ir diskusija par to, ka tad, kad mēs pieņemsim budžetu, ka šis budžets būs pieejams visiem iedzīvotājiem daudz sīkākā detalizācijā nekā tas ir bijis līdz šim. Un šo caurskatāmību es noteikti domāju turpināt.
gan ar līdzdalības projektiem, gan ar regulārām aptaujām iedzīvotājiem, kuru iedzīvotāju viedokli mēs arī ņemam vērā. Un, ir, protams, diezgan daudz lietas, kas ir vienkārši nākušas, kuras ir jārisina, un par kurām es visiem šobrīd nestāstīšu, jo es labprāt uzturētu sarunu par to, kas jūs interesē. Bet lielie izaicinājumi mums bija krusa, jo tādā apmērā un masveidīgumā līdz šim nekas tāds nebija bijis. Mēs esam sapratuši arī kaut kādā pašvaldības pusē kļūdas ar tiem pašiem nolikumu, kā mēs šādus pabalstus, atbalstu piešķiram. Gan arī mēs esam pirmo reizi vērsušies pie valsts, lai viņi mums sniedz atbalstu, jo tie zaudējumi ir mērām 10 000, kurus tad mums būs jāatrod arī budžetā. Un otrs tāds liels izaicinājums nākamā gadā. Viņš ir izaicinājums vienmēr pašvaldībām, tā ir budžeta pieņemšana, bet būs varbūt iespējams, ka lielāki izaicinājumi ņemot vērā valsts virzīto politiku, vairāk ieguldīties aizsardzībā, kas ir pilnīgi loģiski, un valstī jābūt gatavai aizsargāt mūs no agresora, bet tam ir arī sekas, un tām sekas ir attiecīgi līdzekļu pieejamībā kaut kādiem citiem projektiem vai citām lietām. Mums ir arī uzstādījums tāds, ka mēs centīsimies maksimāli, cik vien iespējams, saglabāt sociālo jomu esošajās robežās un to griezt tikai pie pilnīga izmisuma stāvokļa. Cerams, līdz tam nenonāks. Lūk, tāda diezgan garš monologs no manis. Bet šīs tikšanās mērķis nav monologs. Šīs tikšanās mērķis ir dialogs. Tāpēc es aicinu klātesošos, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu celiet roku, jums tiks dots vārds, jūs varat viņu pateikt. Vai arī, ja jūs kautrējaties viņu teikt mutiski, jūs droši varat ierakstīt šeit vai Facebookā pie komentāriem, un moderators šo jautājumu uzdos. Tātad, respektīvi jautājums, vai ir jautājumi vai komentāri? Es labprāt viņus dzirdētu. Kamēr komentāru nav, es jau kā tāds aktieris varu aizpildīt klusumu. Labdien, iedzīvotāji! Ar vienu varbūt papildināšu. Tātad mums ir komentārs Facebookā no iedzīvotāja ar jautājumu, vai Oktobra ielai 5A Variņos var piešķirt grausta statusu. Tātad sveicināts Andri, ja nemaldos, tas ir tavs jautājums. Šeit droši vien vairāk būtu būvvaldē jautājums par grausta statusa vispār piešķiršanu. Es šo jautājumu pacēlu, un arī kāds man bija lūgums, tātad skatīties, lai juridiski šis šeit būtu viss korekti, un ja gadījumā vajadzības ir konsultēties arī juristiem. Bet, cik es noprotu, grausta status uzliek ļoti liels ierobežojums vispār pēc tam, ko ar teritoriju darīt. Līdz ar to es nevaru pilnīgi kompetenti šo nokomentēt, bet īstenībā var arī izteikt savu viedokli. Un pieteikties online. Baiba šeit nav, vai ne? Bet jā, tā tad saistībā ar līdzīgu jautājumu šobrīd arī vēl līdz augusta beigām notiek tātad mūsu teritorijas plāna publiskā apspriešana, kur iedzīvotāji var nākt ar priekšlikumiem, vai arī, apstrīdēt to, ko mēs esam ierakstījuši šajā plānā. Plāns īstenībā ļoti svarīgs novada attīstībai,
jo balstoties uz to, piemēram, uzņēmēji, es zinu divus konkrētus uzņēmējus, kur šobrīd, piemēram, gaida tieši šo te plānojumu, lai varētu investēt un attīstīt ražotnes. Jo tajās vietās, kas viņiem šobrīd pieder, faktiski to izdarīt nevar. Bet pēc tam, kad mēs pieņemsim, tad nomainot, paplašinot šo statusu un arī pašai pilsētai paplašinot robežas, tas būs iespējams. Jā, liels paldies, Ervīn. Mums ir ienācis arī vēl viens jautājums no iedzīvotājiem, kas ir pieslēgušies. Tātad ir jautājums, kad varētu sakārtot ceļa posmu piekārumi rīnieki? Jā. Tātad, to, ko es uzreiz saku, ka es nevarēšu atbildēt uzreiz jums uz visiem jautājumiem, bet es šos jautājumus piefiksēšu, un pēc tam mēs vai nu mēs nokomunicēsim kā jautājumu atbildes. Tātad piekārumi rīnieki. Man būtu jāpaskatās konkrētais šis ceļa posms, jāparunājas ar pagastu pārvaldnieku. Par ceļiem es jums varu nedaudz vispārīgi pastāstīt, kas šobrīd notiek. Tas tātad šobrīd tādā valsts līmenī notiek cīņa par to, lai pašvaldībām nesamazinātu tātad dotācijas lauku ceļiem. Un pagājušajā nedēļā mēs tikāmies arī ar satiksmes ministru Atu Švinku, kur viņš pauda, ka viņš cīnīsies tādā ziņā, ka viņi meklēs arī visu, kur citur var nogriezt, ja notiek kopējā budžeta griešana, bet lai šis paliktu. Mēs arī datos rādījām, cik ļoti tas ir svarīgi, un par to, ka kopumā, protams, ka šie lauku ceļi viņi ir samērā sliktā stāvoklī. Lietus gāzes nav padarījuši viņus labākus. Bet par tādiem lielākiem uzlabojumiem ceļu sistēmā, tad ir tas, kas šobrīd ir nolemts, ka no Veres skolas līdz Verī rūpnīcai tiks nosvaltēts ceļš. Mēs esam izcīnījuši to, ka tiek projektēts ceļš Rauna-Valmiera. Tur gan priekšā vēl ir liels lobby darbs, lai panāktu to, ka viņš tiek arī samērā drīzumā realizēts. Jo, ko nozīmē projektēšana? Projektēšana nozīmē, ka tā tiek sazīmēts, satāmēts viss, bet tā vēl nav realizācija. Tas ir kā projekts, uz kuru pamatu varētu sākt. Un tad viņš var būt 8 gadu laikā, bet varbūt arī gada laikā. Es no savas puses katrā gadījumā darīšu visu, lai viņš būtu ātrāk. Tātad es piefiksēju piekārumi rīnieku ceļš, un mēs tad pēc tam publicēsim jums konkrētāku atbildi, kāda tur ir situācija. Tas, kas no ceļiem vispār arī ceļu kārtošanā prioritāte tiek dot tiem ceļiem, kur dzīvo lielāks skaits iedzīvotāju, vai arī tur ir kāds uzņēmums, kuram notiek regulāra satiksme. Tātad tie ceļi būs prioritāti, kuriem mēs ātrāk tiek novirzīti līdzekļi viņu sakārtošanā vai arī uzlabošanā. Un man arī tur Brantu pagastā, diemžēl, ir viens briesmīgs ceļš, kurš beidzās tā kā strupceļā. Un tur galā faktiski 2 mājas, kurās neviens nedzīvo. Tad tādu ceļu, vismaz kamēr tur nemainās situācija, skaidrs, ka pašvaldība to ceļu neremontēs vai viņā neieguldīsies. Paldies, Ervīn. Mums ir vēl ienākuši jautājumi. Tad nākamais jautājums būtu par infrastruktūru pilsētā, un precīzāk tas ir, kad pilsētā labos elektrības stabus, kuros vakaros nav apgaismojuma. Par tiem elektrības stabiem, kuros nav apgaismojuma, būtu labi, ka jūs konkrēti pasakiet, kur nav, tad es varu lūgt atbildīgiem pievērst uzmanību. Elektrības vispār,
visdrīzāk stabi. Viņi nebūtu tā, ka mums šobrīd ir prioritāte pilsētas apgaismojumu mainīt, bet mēs noteikti uzturam to, kas ir. Tā kā, ja kaut kas nestrādā, tad tam jābūt salabotam. Ja jums ir konkrētas vietas, kur viņi nestrādā, tad lūdzu vēršiet uzmanību. Iespējams, mēs neesam pamanījuši, vai arī tad varam izvērtēt to situāciju. Tas, ko, piemēram, es aicināšu arī diskusijās ar kolēģiem par jebkura infrastruktūras objektu attīstību, ir tas, ka skaidrs, ka apgaismojumam pilsētā ir jābūt. Tāpēc jau pilsēta atšķirās no lauka apvidiem, kad šeit tomēr ir izgaismots un arī vakaros un naktīs. Iespējams, ir jāmeklē cita veida energoefektīvāka risinājuma kā līdz šim. Gan elektrības uzkrāšanā, kas būtu saules paneļi pa dienu, integrēti varbūt jau tajās pašos apgaismas ierīcēs, vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā šim jautājumam es konkrēti aicinu varbūt identificēt, kuri elektrības stabi nestrādā. Tas ir apgaismojumi. Liels paldies, Arvīn. Iedzīvotāji ir arī precizējuši šo jautājumu, un viņa min, ka šis konkrētais objekts būtu Mētras ielā 5. Smiltenē. Jā, to tad mēs piefiksējam. Un es jau pieļauju, ka mēs varētu sniegt atbildes jau nākamnedēļ pirmdien uz visiem šiem jautājumiem un pārbaudīt viņus. Paldies! Vēl ir ienākuši jautājums par kāds ir status Limbažu Daugavas ielas savienojumam un zemes dalīšanas projektam? Vēlreiz lūdzu. Varētu lūdzu vēlreiz jautājumu? Jā, sekundīti. Kamēr skaties to jautājumu, es redzu, ka ir Zoomā viens jautājums. Inga Zariņa jautā. Es varu nolasīt. Vēlos uzzināt ceļa posmu Drūsti-Launkalnu uzturēšanas režīmu. Cik reizes mēnesī tas jāgreiderē? Zināms, ka greiderējums ātri izzūd. Kā to nokontrolē? Kāda ir saziņa ar Latvijas valsts ceļiem? Un, ja tomēr notiks tā, ka vēja parks cels Drustu teritorijā, vai ceļu regulāri sakārtos, vai tas būs nepieciešams? Pa pirmo daļu noskaidrosim un tad jums atbildēsim, jo es tur tehniskās apkopi īsti nezinu. Bet, kas saistībā ar vēja parkiem, tad vēja šo ģeneratoru uzstādītājiem būs līdzīgi līgumi kā meža izvedējiem šobrīd. Tātad īstenībā arī pēc manas iniciatīvas pagājušajā sasaukumā tika izveidot noteikumi, kur katram meža izstrādātājam ir jāparaksta līgums ar pašvaldību, kas paredz to, ka, ja gadījumā tādā vietā, posmā, kur viņš izved mežu, ceļš tiek bojāts, tad viņš sedz šī ceļa remonta izmaksas. Respektīvi, pagasts pārvaldnieks apseko ceļu pirms līguma un pēc tam apseko pēc līguma. Savukārt par vēja ģeneratoru celtniecību tā lielā kustība notiks faktiski vienreiz uzstādot, un varbūt otrais demontējot. Regulāra tāda kustība pa šo ceļu kaut kādas smagas kravas nebūs. Tas būs tikai sākumā, kad viņš uzstāda. Un tīri smagumā vēja ģenerators ir kaut kas līdzīgs vienam baļķu vedējam. Cita lieta, kas ir par izmēriem. Tur jāskatās katrā situācijā, kā tie gabarīti tur iet, un vai nav vajadzīga kaut kāda, ceļu paplašināšana, bet tas jau tad ir uz attīstītāju. Katrā gadījumā mēs noteikti ar attīstītājiem slēgsim līgumus, mēs apsekosim ceļus pirms tam un pēc tam. Ja gadījumā būs kaut kāda ceļu bojājuma, tad viņiem tas būs jāsadz. Bija jautājums, varbūt to atradi par to zemes sadalīšanu. Tātad jautājums bija,
kādā statusā ir Limbažu un Daugavas ielas savienojuma un zemes dalīšanas projekts? Limbažu un Daugava. Tas ir, ja nemaldos, tas ir pretējā pusē, kur šobrīd plānojas daudzdzīvokļu mājas. Vai ne? Varbūt es kļūdos tā. Nu, jā, nu šo jautājumu es arī varu teikt, tas būs no tiem jautājumiem, kurus tad mēs atbildēsim vēlāk. Bet varbūt varētu precizēt tieši, varbūt, kāda ir tā adrese, vai arī kāds ir tas, kā sauc, kods, zemes gabala kods, lai mēs varētu precīzi atbildēt par ko, jo tur ir vairāk zemes gabalu. Bet, ja mēs runājam par vispār pašvaldībai piederošo zemes gabaliem un viņu apbūvi, tad mēs tuvākā laikā laidīsim uz izsoli pirmo gabalu, kas ir paredzēts privātmājas celtniecībai. Pašvaldībai šādi gabali ir vairāki, kuri pievilkt arī klāt komunikāciju. Un tas arī ietverās tajā kopējā bildē par mājokļu jautājumu risināšanu. Tuvākā laikā mēs izsolīsim pirmo, skatīsimies, kāda ir cilvēka reakcija. Mēs arī neizsolīsim lielu daudzumu uzreiz. Tīri arī no tādas tirgus loģikas, jo pašvaldība, ja viņi izsola, viņai arī tomēr ir interese saņemt pēc iespējas lielāku naudu. Un, kā jau pieprasījums un piedāvājums, ja pārāk liels būs piedāvājums, tad arī cena, par ko cilvēki pirks, būs stipri mazāka, vai arī varbūt vispār nebūs. Tāpēc mēs pamazām un regulāri laidīsim šādus gabalus uz izsolēm. Ja cilvēkiem būs interese, ja, tad ātrākā procesā. Bet tad es piefiksēju Limbažu Daugava ielas zemes dalīšanu, bet lūgums atsūtīt kadastra numuru precīzāk. Liels paldies. Lūgums precizēt. Lūksim precizēt. Vēl ir iedzīvotāju jautājums par, vai tiek plānots gājēju ceļš Vidzemē? Vidzemē jūs domājat apdzīvoto vietu, kas ir blakus Smiltenei, ne? Jā. Jā, un es domāju, ka tur vajadzētu gan gājēju, gan velobraucēju ceļu. Un tas būtu tā loģisks savienojums un turpinātība ar Smilteni, plus tur ir dzīvojamās mājas. Līdz ar to šāds ceļš noteikti ir vajadzīgs. Un, tā kā es jums varu apstiprināt, ka tas ir vajadzīgs, nepieciešams. Par konkrētu risinājumu es uzreiz atbildēt nevaru, bet tas ir manā darba kārtībā, un šo jautājumu es tā kā uzturēšu. Tā, te ir jautājums Zoomā. Jau vairāk kā gadu iedzīvotāju tikšanās reizēs norādīts tiek par pazudušo drustu karti, kas atradās centra laukumā. Tā ir izņemta. Kad un kas to sakārtos? Paldies par atbildēm. Ļoti interesants jautājums. Es atzīšos, nekad neesmu dzirdējis par drustu karti. Es zinu, ka bija kādu brīdi runa par to, ka satversme jāsot pazudusi, bet tas laikam nav tas. Bet runājot par drustu karti, šis jautājums man droši vien jāuzdod ir tālāk. Ja te ir kāds, kurš var to nokomentēt, tad lūdzu. Bet ja nē, tad man ir jānoskaidro, par ko ir vispār runa. Es pieļauju, ka tā drustu karte bija drustu centrā, nevis Smiltenes, vai ne? Jā, iedzīvotāji min, ka jā. Jā, bet tā es pieļauju, tā bija tā kā plakāts, jeb tas bija tā kā vides objekts. Varbūt Inga var to arī skaļi pajautāt. Jo te nav te tiešām drīkst arī citi izteikties. Jā.
Inga, jūs vēlaties izteikties, droši dodiet mums zinām, mēs jums ļausim to darīt. Ir tā, ka vispār jūs runājat par karti, un tad es iedomājos arī vispār par turismu. Bija pamatoti pārmetumi pašvaldībai, ka virkne informācijas stendu stāv tukši un ka netiek izmantots informēšanai, kam es pilnīgi piekrītu. Un jāatzīst, ka pašvaldībai bija arī problēmas ar turisma informācijas centru vadību. Ilgu laiku cilvēks vadītāji bija laikam slimības lapas. Tad beidzot pēc konkursa šobrīd ir apstiprināts jauns cilvēks, kas sāks darbu, ja nemaldos, nākošās nedēļas. Un tad viena no pirmiem jautājumiem arī man viņai būs sakārtot informāciju par novadā, kur ir kaut kādi stendi, tad viņi būtu jāapgūst, tur būtu jāliek informācija par tuvākiem, varbūt turisma objektiem, jo tā informācija nevarētu būt varbūt tik ļoti par pasākumiem, jo pasākumi ir diezgan regulāri jāmaina. Bet turisma objekti, viņi ir ar mazāku tādu regularitāti, kas ir vai nav aktuāli. Bet tā diskusija vēl mums ir priekšā. Es ļoti ceru nākamnedēļ ar viņu personīgi arī tikties. Un mums būs vēl izmaiņas. Mums būs arī izsludināsim konkursu uz uzņēmējdarbības nodaļas vadītāju, kas ir ļoti svarīgs amats arī pašvaldībā, jo mēs saprotam, ka iedzīvotāji ir tur, kur darbs. Un darbs ir tur, kur ir uzņēmumi. Līdz ar to uzņēmējdarbība un investīcijas Smiltenes novadā noteikti ir gaidīts. Un paldies Modrim par to darbu, kas ir izdarīts līdz šim. Tur ir daudz ieguldīts, bet noteikti, ka mēs turpināsim ar jaunu jaudu. Un mēs meklējam cilvēku, kurš varētu to iznest. Ja gadījumā jūs zinat kādu, kurš deg pa novadu, kurš saprot, kā uzņēmējdarbība veidās, kurš ir komunikabls, tad aicināt viņu noteikti pieteikties šim konkursam. Tā Ingas arī noprecizēja, ka tā ir turisma informācijas karte. Es jau jums daļai atbildēju, manuprāt, uz šo jautājumu. Ka problēma ir zināma. Paldies. Ir vēl jautājums no Facebook. Vai ir plānota tikšanās ar iedzīvotājiem Variņos? Iespējams, ka tā tad ir domāta klātienes tikšanās. Šobrīd kalendārā man tāda nav, bet mēs noteikti varam ieplānot. Plānot ir tikšanās faktiski ar visiem, visos novados. Parasti tas notiek gan novadu centros. Un es ļoti labi saprotu to, ka var būt situācija, kad deputāti un vadība, piemēram, neaizbrauc uz kaut kādām apdzīvotām vietām, kur arī iedzīvotājiem ir vēlme satikt. Tieši tādēļ tiek veidots šis formāts attālināti, kur vienalga, vai tu atrodies Variņos, vai tu atrodies Drustos, Rozē vai pie Igaunijas robežas, tu vari pieslēgties un uzdot mēram jautājumu, uz kuru, ja ne uzreiz, tad pēc tam mēs sagatavosim atbildi. Un es aicinu to arī izmantot. Mēs noteikti centīsimies braukt, tiksimies ar aktīvākajiem iedzīvotājiem, vai tā būtu skolēnu padome, vai tas būtu iedzīvotāju padomes, bet visur mēs nevarēsim izbraukāt. Paldies. Nākamais jautājums būs par Smilteni un Raņa ielu 50. Vai ir bijis sēdes lēmums par īpašuma vērtēšanu? Saprotu, ka šis īpašums ir bijis atsevināšanā domas sēdē. Visi īpašumi, kurus mēs atsevinām, visiem tiek veikts vērtējums. Tas jau ir, man liekas, likumā pat noteikts, ka savādāk pat nedrīkst būt.
Ja tur ir kaut kāda specifiskāka informācija, tad varbūt precizējiet. Jā, bet nu, visiem īpašumiem arī šo ceturtdienu ies virkni īpašumi uz atsevināšanu. Tur visiem ir vērtējumi klāt. Nu, jo savādāk mēs nevaram nosaukt, piemēram, cenu vai izsoli sākuma cenu. Jā, paldies! Vēl viens Facebook jautājums būs par kultūras centra vecajām kāpnēm un kad ir plānots tās sakārtot? Un vai ir Kuru ēku? plānots? Par kultūras centra vecajām kāpnēm, kas ved kultūras centra sānos, kas ved uz aktīvās atpūtas parku. Es domāju, Smiltenes kultūras centra. Smiltenes, jā. Jā. Nu, paldies, ka jūs mums to pasakat. Es tam pievērsīšu uzmanību un uzdošu jautājumu. Tāpēc arī šīs sanāksmes, šādas te tikšanās ir, ka iedzīvotāji pastāst par tām lietām, kas viņus uztrauc un sāp, un es varu tam pievērsties. Jo, protams, es esmu iedomājies, varbūt, kas ir svarīgi, bet šādas te tikšanās palīdz identificēt problēmas un arī pie viņām pieķerties. Paldies! Nākamais jautājums ir arī saistīts ar iepriekšējo par ielu apgaismām. Iedzīvotāji identificē, ka šī problēma ir arī Raunā. Kad tumšajās stundās apgaismojums nestrādā. Vispār tā kā nestrādā par to, vai par konkrētiem. Konkrēti nav minēts, bet pieļauju, ka tas ir domāts kaut kādās konkrētās vietās varbūt. Nu, tas, ko pašvaldība, kad mēs iegājām tajā taupīšanas režīmā, tad pašvaldība sāka dozēt šo apgaismojumu, skatoties, piemēram, tajās stundās, kad ir vismazākā kustība, kas, pieņemsim, ir no kaut kādiem 3 naktī līdz noteiktai rīta stundai, kad cilvēki sāks doties uz darbu, tad šis apgaismojums pilsētās tika samazināts. Tas ir no taupīšanas viedokļa. Ja gadījumā šis ir tāds jautājums par konkrēti tehniskām problēmām, tas ir tad savādāk. Tātad, Tad man arī nokomentēja, tātad es atļaušos arī, ka reizēm es kaut ko atzīstu, ka es nelīdz galam zinu, kur man arī no Raunas pagasts pārvaldniece informēja, ka Raunā tiek izslēgts pēc 12 naktī. Tātad nevis 3, kā es teicu, bet pēc 12 naktīm, un tas iemesls ir lai radītu ekonomiju. Ja gadījumā iedzīvotājiem šķiet, ka ir pamatots viedoklis, ka tas ir par ātru, tad es labprāt jūs uzklausītu. Bet ir jautājums, vai pēc 12 naktī Raunā kāds pārvietojās? Vēl jau tāda lieta, par ko mēs varētu padomāt, es atzīstu, ir tas, kad ieviest kustības sensors. Jo nav obligāti visu nakti jābūt izgaismotam, bet, piemēram, ja uz kustības sensoram cilvēks pārvietojās, tad pieņemsim 2, 3 apgaismojumus priekšu iedegās, lai viņš varētu redzēt ceļu. Un šādu priekšlikumu mēs varētu arī izteikt tehniskiem cilvēkiem, saprast, cik grūti to realizēt. Un tad runājot arī
vispār par tikšanos. Es esmu ticies klātienē. Šobrīd divas tikšanās man ir bijušas tādas sabiedrības grupām. Mēs tikko aicinājām visus uzņēmējus uz tikšanos. Un, protams, mēs runājam atkal par mājokļu fondu. Jo, vismaz kamēr šis jautājums netiek atrisināts, droši vien tas būs darba kārtībā kā ļoti svarīgs. Un es arī aicināju uzņēmējus pašus iesaistīties, ne tikai gaidīt no pašvaldības vai no varbūt kaut kādiem mistiskiem attīstītājiem. Un man šķiet, ka uzņēmēji arī sadzirdēja to ziņu. Un otrs, es tikos arī ar pensionāru apvienību, kur mēs uzklausījām līdzīgā manierē, teiksim, daudzas tādas lietas, gan par ceļiem, gan par apgaismojumu, gan par pasākumiem. Un mēs arī norunājam, ka virkni mēs viņiem atbildes sniegsim rakstiski, gan arī par specifiskāk aicinājumu viņus runāt tieši par atbildīgo jomu cilvēkiem. Viena no lietām, par ko mēs runājām un šobrīd domājam, kā to varētu realizēt, ir tas, ka arī pensionāri norādīja uz to, ka reizēm mums tā kā Smiltenes novads īstenībā ir diezgan liels. Un, ja pasākumi notiek vienalga apē, Raunā vai Smiltenē, tad nemaz tik viegli nav līdz viņiem aizkļūt, pat ja ir interese. Un cilvēki gados bieži vien dzīvo vientuļi, viņiem varbūt nav mašīnas, vai varbūt viņiem nav veselība, lai šo mašīnu brauktu, vai arī finansu resursi. Un ka varētu organizēt transportu tieši uz šiem lielajiem pasākumiem, lai cilvēki nejustos tik izolēti, viņiem būtu iespēja tomēr iziet tādā sabiedrībā. Un tas es ļoti dzirdēju, man tas uzrunāja arī. Jo, manuprāt, bieži vien, diemžēl, vecie cilvēki nokļūst tādā kā mājas cietumā, kur viņi nekur netiek ārā dēļ objektīviem iemesliem. Un tad pašvaldībai būtu uzdevums vismaz pasniegt kaut kādu iespēju. Un mēs kopā ar sociālo dienestu šobrīd domājam, kā mēs varētu varbūt uztaisīt testa režīmā kādu autobusu, kurš piedāvātu cilvēkiem, ka viņus aizved uz kādu kultūras pasākumu. Redzēsim, cik liela būs atsaucība. Jo skaidrs, ka jēga šādus transportus organizēt būs tikai tad, ja cilvēki tiešām viņu izmantos. Un to es arī aicinu jūs gan izmantot savas tiesības, gan arī būt aktīviem. Jo tikai aktivitāte parāda to, cik tas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un līdzīgi, piemēram, aktivitātes ceru, ka būs diezgan liela. Šobrīd vēl ar vienu notiek balsošana par līdzdalības budžetu, kas arī ir demokrātijas forma, kur vietējās iedzīvotāji ir apkopojuši idejas, ko vajadzētu, teiksim, finansiāli uzlabot un ieguldīties. Šogad pārsvarā ir estrādes, bet tās cilvēkiem rūp. Un aicinu noteikti piedalīties balsojot pirmkārt, bet arī nākotnē identificējot tās lietas, kas ir nepieciešamas jūsu vietā, jūsu apdzīvotajā ciemā vai centrā. Liels paldies arī. Ir ienācis jautājums no iedzīvotājiem. Vai ir plānots sakārtot salaidumu vietu asfaltam pie Upītes pirms tehnikuma kalna? Pēc jaunā asfalta seguma nodošanas jau būs pagājis vairāk kā gads, bet salaiduma vieta joprojām ir pārbraucama ar sitienu. Tas ir tas, kas pāri Nigrai vai Abulam? Vai tā ir cita vieta? Nāk no Tilplai ezera un iet augšā kalnā uz tehnikuma kalnu braucot. Jā, es šo jautājumu, kā arī pārējos, piefiksēju. Un nedēļas laikā jums atbildēšu, vai tur ir kaut kas darāms, vai tur ir nepārvarama problēma, kas visdrīzāk tā nav. Jā, paldies. Ir arī jautājums, vai tīrot Tilplai ezeru tīrīs arī Abulu upes ieteku ezerā, vai tikai pašu ezeru? Man šķiet, ka ezeru, bet es varu arī kļūdīties.
Bet tā tad, vai jautājums ir, vai tiek arī upes tā ieteka? Jā, bet Tīris arī ietek. Respektīvi, tas ir tur pie Tepera. Nē, šis ir Tiltlai ezers. Tiltlai ezers, jā. 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 Noskaidrosim. Jā, paldies. Un ir arī jautājums, kāds ir liktenis ar pašreizējo zemnieku sētas ēku? Kādēļ tā ir tādā stāvoklī, kādā viņa ir šobrīd? Tātad zemnieku sēta pieder Madarai 89. Un mums ir sanākusi saruna par šo zemes gabalu. Un tas ir viens no šiem objektiem, kas gaida ļoti šo teritorijas plānojumu. Komersantam ir iecerē tur attīstīt pārtikas pārstrādes ražošanu, bet, lai to varētu izdarīt, ir jāmaina status, ka tur šāda ražošana ir pieļaujama. Tagad esošā teritorijas plānojumā viņa nav paredzēta, bet nākamajā, kas tagad nodots uz apspriešanu, ir. Un tiklīdz viņš tiks pieņemts, es ceru, ka komersants arī ieguldīs šīs ražotnes izveidē. Garantēt tas nevar, tas ir komersanta paša biznesa plāns, bet vismaz tādu tā kā vēlmi es esmu dzirdējis. Mēs jau it kā daudz nerunājam, bet jau 50 minūtes ir pagājušas. Jā, šobrīd arī vairāk nav komentāru Facebook tiešraidē, kā arī iesūtīto jautājumu nav. Varbūt ir kāds jautājums klātesošiem. Jūs droši varat izmantot gan chat opciju, gan pacelt rociņu, jeb raise hand opciju. Zoomā mēs jums dosim vārdu. Katrā gadījumā šobrīd sarunā es esmu piefiksējis 10 jautājumus, uz kuriem es nesniedzu atbildi, bet uz kuriem mēs sniegsim atbildi. Tātad mēs viņus esam piefiksējuši un pieļauju, ka mums būtu visdrīzāk Facebook formātā, kur mēs nocitējam tos jautājumus un arī uzrakstam atbildes. Man var būt arī tāds pārdoms, un varbūt kāds var komentāros ierakstīt vai kaut kā savādāk nodot. Mēs varam, protams, šādas sarunas organizēt reizi mēnesī un iet pa visu problēmu vai lauku. Vai arī, tas ir jautājums pašiem iedzīvotājiem, varbūt jums ir interesantāk, ka mēs ņemam tematiski. Piemēram, mums šīs diskusijas ir par kultūru. Un tad iedzīvotāji var nākt un izteikties par kultūru. Jo var jau būt, ka, ja mēs esam pārāk plaši, tad ir grūtāk nomotivēties, pieslēgties. Bet, ja, piemēram, zinu, ka tagad arī pretī būtu arī cilvēki noteikti, kas uzreiz daļu no jautājumiem kompetenti varētu atbildēt, tad varbūt varētu pamēģināt, ka nākamā reizē tikšanās jau ir ar savu tematiku. Ja jums ir viedoklis, es ļoti priecātos, ka jūs viņu uzrakstat vai pasakāt. Jo man jau mērķis ir veidot tā, lai iedzīvotāji viņi būtu jēgpilni, nevis, ka tas ir šausmas. Bet uz šīs nots varbūt tad mēs arī beidzam sarunu. Linda, vai ir kādi jautājumi vēl vai komentāri, ko es neredzu? Nē, diemžēl šodien vairāk jautājumu nav. Ir viens mazs precizējums par aunas apgaismojumu. Iedzīvotāji saka, ka ar sensoru būtu ideāli ieviest šo apgaismojumu. Tas, principā, arī viss. Kā viena varbūt vienkārša, bet laba ideja mūsu sarunā ir varbūt tapusi. Jā. Tā kā forši. Paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Paldies visiem, kas klausījās. Es noteikti esmu motivēts pēc mēneša organizēt vēl vienu sarunu.
Tā kā jūs jau varat jau padomāt, ja, kas jūs uztrauc, kas jums ir svarīgi. Un īstenībā pat jautājumus es aicinātu iesūtīt pirms vispār šī Zoom, jo tad mums ir laiks varbūt sagatavoties un kaut ko noskaidrot. Un tad būtu tā kā jēgpilnāk. Bet, ja jūs to nepaspējat, nekas, pieslēdzieties, un es pamēģināšu, teiksim, arī nākamo sarunu jau virzīt ar kaut kādu tematiku. Un tad paskatīsimies, kā izdodas tad mums šī saruna. Tā kā paldies visiem un uz tikšanos visādos formātos.